Labvakar! Man ir liels gods stāvēt šeit jūsu priekšā. Es daudz treneru priekšā noņemu cepuri. Es gribētu šo balvu dalīt ar manu draugu, basketbola treneri Zeltiņu, ar Ventspilnieku Māri Grīvu, ar tiem treneriem, kas tagad trenē bērnus un jauniešus tālos novados, laukos, jo mēs zinām, kā tur pašlaik ir tā demokrātiskā situācija. Šī balva ir jādala ar manām audzēknēm, kas ir izturējuši visu šos garos gadus, un sevišķi pēdējā laikā, kad es atkal esmu atgriezies pie jaunatnes, izturējuši manas prasības, joprojām nāk uz treniņiem, protams, arī ar paldies vecākiem, jo bez viņiem droši vien, ka mēs nevarētu tā strādāt pašreizējos apstākļos. Kādreiz pagājušajā gadsimtā Tautas Spartakiādē pirms vienas atbildīgas spēles man pienāca klāt tā laika sporta bīdītājs un teica tā, ja tu šito spēli zaudēs, tad mēs sieviešu volejbolu vairāk republikā nekultēsim. Laikam bija beidzis Lauksaimnes akadēmija agronoms. Mēs vinējām to spēli, un kā jūs redziet, nevar jau iznīdēt to, kur ir saknes, kuras spēles un sports ir tautas saknes. Tautas saknēs ir mūsu tradicionālie sportveidi, un tie jau nevar tik viegli iznīkt. Un volejbols ir viens no tiem. Apsveicu mūsu sieviešu volejbola izlases, kas iekļuva finālā. Vēlu jums laimīgu jauno gadu un paldies žūrijai!